Mārtiņš, 44 gadi. Meklēja meiteni, kur bez gulēšanas un sekojuši vārdu nozīme. Hortenzija, Topinamburs, Samburs. Īsti par sevi. Patīk stundām ilgi uzturēties celtniecības veikalos, ceļot un kurināt kamīnu. Vēlos kopīgi svinēt dzīvi un dejot salsu. Einārs, 58 gadi. Ir vakants saimnieces vietē. Vēlams mūsu pašu lauku pelēko pelīti. Bez sevišķiem apgrūzinājumiem un sliktiem ieradumiem, tādiem kā kaķu un suņa audzēšana. Sliņķis var necensties rakstīt. Uz foto atbildēšu vienmēr. Bez foto nekad. Par sevi. Aktīvs dzīvesveids. Alkoholu nelietoja, nesmēķēja. Mani sauc Intars. Esmu no Ludzas, 29 gadi. Es vēlos iepazīties ar sievieti, lai izveidot kopdzīvi. Man 70, 84. Interesē sievietes brīvas, kuram nav attiecību ar vīriem un pielūdzēju. Bet sievietes, kuras pīpē, melo, dzer, man neinteresē. Bet, ja ir vajadzīgs strādīgas rokas, tad runāsim. Leontīna, Madona, 60 gadi. Enerģiska sieviete labprāt iepazīsies ar brīvu vīrieti vecumā līdz 65 gadiem. Iesākumā draudzībai. Kas zina, varbūt arī kam nopietnākam, ja radīsies apusējas simpātijas. Lūgums zvanīt tikai tiem, kas ir brīvi. Vēlams no Vidzemes, Zemgales, Latgales. Tāpat tikai sarunu cienītājs. Lūgums nezvanīt. Jānis no Cērsa novada. Vīrietis, kurš atzīst tikai patiesā Dieva radītās vērtības. Bezgalīgi vēlas satikt sievieti, kur arī pati jūtas un vēlas būt mīloša sieviete. Tas bija tik labi. Jā, mamī, es nevaru tagad daudz runāt, es taisos uz balli. Es zinu, ka tev nenāk miegs. Iedzer vīgriešu tējiņu. Un iedzer savas tabletītes, 2 rozā un 1,5 balto. Nē, nevajag 2 baltās, 1,5. Skaidrs, mammu. Es tiešām nevaru runāt, es taisos uz balli. Jā, es sapratu. Labi, mamī, atā. Nu, pie kā mēs palikām? Žēņa! Solveiga! Žēņa!
stāstīšu, tas kaut man lūdzu. Es nesaprotu, kā tu viņu varēji aizmirst. Tas taču ir svarīgākais sievietes instruments. Paklaus, parādies, ko tu pēc esi fotogrāfijas. Nu, vaiva! Tā nekam nedara, tu izteici pēc pirkstāns. Tev ir vēl kāda? Nu, viena ir, jā. Tad redzēju tās putītes uz kleitas. Kādu viņi taisās pie Andrijas. Vaiprāts, es tādu pat nevilku vasarā. Vispār nekur iegodīgi, kas tā pa kleitu. Nu, tu tur ilgi čāmāsies. Tā jau pelnu šķīta par ķirdi pārvērtīsies un Andru sevi gaidot nosirmos, nu. Nu? Tā ir īstā. Yes! Un kāda somīga tā būs parāda? Šī lietas klāt. Vai tā nekam nedara? Ko, ņem labāk padāj, nedošu to. Vēl šī, jā. Nu, jau labāk. Tas? Rosmējums ar tiem baigiem. O, man ir plāzīt. Atklāšu. 3 jau nav pūdīs. 3 arī. Klārī, domā. Tev gan ir interesanta gaume uz šampaniešiem. Nu, ko gribēji lāks? Šim bija akcija veikalā. Tu šeit gribēji iet tam visu audiņu. Tā jau man likās, kā pārašu prokādu Tā lēmu. varbūt palīdzēt. Nē, pats vēl laiku. Nu, tikai nevis šo barbajām. Tā jau man likās, Andris mani gaida. Nu, es domāju, ka jā. Viņa jau būs saposies. Es labi izskatos. Lai jau. Man tā vairāk uzmestres. Pietiks ar mazu darbu. Nevar jau piedzerties uz balvas. Tāpat tās akcija. Nu, meitenes, tad lai šovakar viss izdodās. Bet man ir ātri priekā. Es tikus ļoti. Šitā mēs tāpēc. Nevar. Labi, meitenes, skrienam, Andris, Paula. Skrienam.
Pauze. Es mīlu savu zemību. Es mīlu Latviju. 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 Es mīlu Latviju. Mīlu savu zemību. Es mīlu Latviju. Mīlu savu zemību. Es mīlu Latviju. Reklāmas sponsorē Latvijas Zaļais klubs. Un es Ilma. Lūk, jums dieva pukulīts tā meita. Labs speķīts, vietienas maizīts. Bet kā labas atcerīgi, garīgs tak citi. Dēļ, bet kurfī tas nosudroši. Jāgāvāšu jums šķības. Gan jau jābrauc pie jums no tā saviem laukiem. Šīs man draugs no Holandes atpakaļ. Ļoti ērtas. Šīs ar auniņu. Šīs man māmuliņa uzšuva ziemā, lai kājiņas nesalst. Bet nu tās tagad nevajadzēs. Jā, tik daudz? Valentīna dienas noskaņās ar sirsniņām. Tā jau aizitējusi. Jā, šīs mans duksītes sagrauts, kad vēl dzīves bija nealietojamas. Un šīs smieklīgi skan, kad eju uz baseinu. Tu kad gāju vairs jau ne. Izvēlēties droši. Viens, šis tāds skaistas pūkains. Galvenais jau tik no tiem papēžiem prom. Savādāk nokatos tās godīts šausmīgi. Jums tēju varbūt piedāvāt? Tu, bez cukura labāk. Jā, labi. Labi, dēļ. Jā, perfekti. Nu, Alfon, lūdzu pastāstiet kaut ko par sevi vairāk. Jūs sludinājumā bija
tāds, kautīgs, es tā teiktu. Dzīvojies šeit jau 2 gadus, kad māmuliņa man atstāja pavisam vientuļi palika. Bet tagad tev ir labi, esmu pieredzis. Bet saprotiet, tomēr jau gribas kādu, kas sasildītu manu sirdi. Jā, ar ko jūs nodarboties? Kā jūs maizīt pelnu? Biju tramvaja konduktors, tagad jau vadītājs. Kur jau tie laika konduktori? Saprot, tas tikai tāpēc viņām aizdīti jāpelna. Kaut kā jau ir jādzīvo. Grūti darīt tas, kas pašam galīgi neiet pie sirds. Jā, tas ir drausmīgi. Alfon, vai jums ir kādas skaistas bērnības atmiņas, par ko jūs varētu pastāstīt? Protams, apskatīsim manu bilžu albumu. Vai? Pavisam liels. Tā. Es jums tuvāk nevidīšos. Droši. Te es maziņš pannojos. Vai tāds kunkulīts? Te mēs ar māmuliņu bijām aizbraukši uz molu pastaigāt. Tāds vējš pūta likās, ka pa gaisu aizlidošu. Nu jā. Bet tam man māmuliņa salika akmentiņus kabatās. Jā, sēņošana. Cik tik dažādi atgadījumi nav bijuši sēņojot? Vai? Nu nestāsta. Interesants Es vēl atceros, kā mēs ar saviem radiem kājām uz mežu. Visas baravikas pļāvām nost. Jauki bija. Interesants stāsts par šīm baravikām. Gāju vairākas stundas, tomēr skatos nevienas pašas sēnes. Jā. Pēkšņi skatos zābakšu norācējusies. Priecos, lai tos ašnorētu priekšā, tādas baravikas pati redza. Jā, milzīgas tev tās baravikas. Gāju jau uz mašīnu, dzirdu krūmos kaut kas brakšs. Skatos lācis. Tas lielais brūnais Latvijas. Šausmas. Metos uz mašīnu skriet. Visas baravikas pagājušas rezultoja. Labi, ka paspēju nofotografēt. Ar jums izkārtībā jūs lācis necinās baigi pakaļ tur. Kas tad man te pat jau vēl sēž? Nu jā. Interesants stāsts, Alfons. Bet ja es drīkstētu piebilst, jūs gan tādā ļoti jaukā vietā dzīvo. Pati Marijas iela, centrs, Marijas iela. Žīdu naktstauriņu monopoliskā iela. Atļauj man apdziedāt tevi. Pantos, garos un slaidos kā žirafu kārtīt. Bet to taču ir teicis Čaks. Ir gan jā. Sakiet, Ilma, vai jums patīk dzeja? Vai tu joko? Runāt pagasta galveno pirmoda kādu. Sagadīšanās. Man ir īsta laba grāmatu kolekcija. Nu, tad dodamies. Apskatīs. Oho! Rudolfs Plaumais! Mans selts ir mana tauta! Mans gods ir viņas gods, kas postīdams viņu šausta uz pekli, lai raukojots! Ak, cik skaisti! Un arī pazudušais dēls. Nu nav kaut kā krustiņš. Nu nebija tam puisim tāds liktenis vēlēts. Nē, viņš pats bija vainīgs pie visa, kas ar viņu notika. Ko tu stāsti? Tātis pats savas laimes galējas Ilma. Nu ne. Tāda sajūta, ka Plaumans visus savus pārdzīvojumus ir izlicis tieši uz papīra rakstot. Tiešām skaisti. Kā? Andrejs Upīts. Izcils rakstnieks un viņa novelas. Kādas tā ir tik traģiski notikumi dažkārt. Kailā dzīvība, nerunāsim par to vispār. Dažu slepkavu. Man pats stāv attēls priekšā, ka dārznieks iznīcina visus tavu dārzu, briesmas. Nu tas tā. Tā. Kas tev te vēl labs ir? Vai? Fricis bārdu. Īsgans
cilvēkam mūžu, diemžēl, bet dzeja tā bija tik skaista. Tā, kas tev te vēl ir? Nu jā, bet klausies, Alfon, kas kārtoja šo sekciju? Es tomēr kā bibliotekāri, es tā kā pāri saprotu kaut ko no tā visa, tā kā es varēju teikt, ka galīgi greizi. Nu kā, mīļākās grāmatas augšā, mazāk mīļākās apakšā, saprot, lai mugura nesāp liecoties. Es tev varu ieteikt, visu kārtojam alfabēta secībā. Sākam ar A burtu, vēlāk ir B, tad C. Visu atradīsim, jā. Un runājot par alfabētu, Anna Sakse. Ai, šīs pasakas par ziediem, pasakas par magonītēm un violītēm. Tik skaisti! Un tas nepakļāvīgais Jasmīns. Ah, kā tas mācnieks Jasmīnam, tas krāsas ar to otru šau! Un tā! Viņš tev iekarstās. Un tad tu ir par grāmatām, es vienmēr iekarstu. Tā, skaisti. Sievietes pabrīnoju nedaudz mazāk kā savu māmuliņu, Aspazija. Vai? Tā ekstravagants, tas krampis un uzstājības. Tāds feminisms, jūtams darbos. Sakiet, Ilma, vai jums patīk arī filmas? Tikai tās īsās. Pārējos. Nu, aiziet.
Tas ir sauc, nezinu zāģējumus, nesaprot viņus. Nesaprot es tos vīriešus. Vispār, visi vīrieši ir cūkas. Tomāti, brazīli, kartupeli, zemes jēdāji, mēties, kamēr vēl pārēt. Tikai 30 centi kilograma. Nu kas te tie tādi salikti? Kaut kādi struntmētājs, nevar tik garām. Kartupeli, tomāti, kartupeli. Vēlaties? Kartupeli, viecais, sīkes. Kartupeli. Vai tad jūs būtu tas modris? Vai tad jūs būtu tā Lūcija? Šo ieradumu gan jums vajadzētu atrast. Jā, protams. Sēdieties. Paldies, paldies. Nopirku suliņu. Bija visādas, bet nopirku šo salda laba. Nu, paldies. Labāk izrunāsim detaļas, ko neizrunājām sludinājumā. No. Cik sapratu jūs dzīvojat Salacgrīvā? Kā tad jums tur ir? Oi, tur ir ļoti labi. Jūra pāris soļu attālumā. Nekādas bursmas. Te Rīgā gan man nepatīk dzīvot. Tāds sajūta kā šprostebu un žābu. Negribētu te dzīvot. Nu, tā tad man būs pie jums jādzīvo. Nu, tā gan. Tā sanāk. Nu, labs ir. Man jau arī tajā ķērpjogā nepatīk. Visādas salašņas, narkomāni, bandīti. Jā. Labāk izrunāsim detaļas. Cik modri? Jā, es klausos. Vai jums tur ir aptieka tajā Salacgrīvā? Aptieka, ja jūs sakat. Aptieka, jā. Nu, tur vairākas ir, jā. Viena tā ģimenes aptieka, tad otra tur pie veikala. Un tā trešā pie stācijas, tā ir dienāts, jā. Aha, nu tā tad aptieka jums netrūkas. Nē. Nu jā, un kādā mājā jūs dzīvojat? Vai? 5 tā bloku mājā. Tāda paveca, bet nesūdzos. Ir apkure, gāze, siltais ūdens ar teku. Viss, kā vajag. Un vai visi rēķini ir nomaksāti? Vai, protams, es pat līdzi paņēmu. Jā, es negribētu, lai būtu kāda parāda pievilkšana. Es saprotu, svēt lietu, jā. Tā, apviedodiet tas 2002. gada. Tā. Jā, reku ir, skatās. Parādiet. Reku, viss. Jā, nu ļoti labi, jā. Un jā, vai jums ir televizors? Ir viens, bet sagrabējis tas man. Bet strādā, viss. Nu nē, nu tad es ņemšu savējo, man tikko uzdāvināja jaunu Philips, ļoti labs. Jā. Nu kā teiksi? Jā, bet man katru darba dienu pus 4 ir mīlas viesulis, tagad tajā laikā televizors ir rezervēts. Vai nesatraucaties, man tik 20.20 par to Latvijas pirmo programmu, tur copas lietas ir. Pārējā laikā es īpaši televizoru neskatos. Nu labi, skatieties tās copas lietas. Un modri, vai mēs gulēsim vienā gultā? Mierīgāk, kundze, mierīgāk. Kā teiksi? Nu, būs vien jāguļ kopā siltā. Es teicu mierīgāk. Vai jums ir mājdzīvnieki? Jā, ir Boris. Boris? Bet tas ir lielvārds. Nu jā, bet nosaucu viņu tāpēc, ka iepriekšējo man runci tā sauc.
Vai, bija man tāds labs Boris, vai, tiešām labs runcis bija. Mājās, kad nācu, vienmēr pie durvīm sagaidīja, tad pa visu māju pakastaigāja. Un tad, kad iedevu viņam ziltiņu, viņš izlikās, ka to medīja. Un tikai tad, kad es viņam to trauciņāju, tikai tad viņš apēda. Un kas tad notika ar to runci? Nožņotās. Nožņotās? Jā. Zin kā, to jauno pakašu logu vajadzēja ielikt, lai reiz tur nepūš caur malā. Un bija atstājis to augšuņu vaļā. Un viņš kā mednieks skatās uz palodzes, tur putniņu lido. Tāds. Nu jā, bet es tajā laikā biju aizgājis uz veikalu, nu pēc maizes, nu vajag pa maizī. Jā, un viņš lēc ap tiem putniņiem pakaļ. Un tā, es atnāku mājās un redzu, mans Boris, kas karās. Vai dieniņi, cik traki. Un kaut cik tad šis kaķītis ir vecs? Nu šī 5 gadi, jā. Jā, nu trakies. Grūti jau tādā vecumā kopt tos māju dzīvniekus, jā. Jā, bet runājot par to vecumu. Man tā savā vecumā patīk dejot, jau pusgadsimtu modi dejoju. Un kā jums ar to dejošanu? Dejošanu? Nu, jā, ka dejošanu. Jums izskatās, ka es varētu dejot. Nu, visi taču dejo modi, paskatīsimies, jūs tāds brāļus izskatāties, varat pareizi, ka jau padejot. Cerams, ka to brīli nevajadzēs, nevar tu publiku saskatīt galīgi. Nu, tā ar to stāju tā pašvak Nu, mugura sāp, varbūt te var uztrēmēt, nu labi. Nu tā, otri roka ir šeit. Kājām arī roka. Nu, kas tā, nu? Nu, paņemsim to soliņu iedzersim. Vai tu labi? Bet modri, tagad pats galvenais, kas jums nāk? Kas man nāk? Nu kā, nu man nāk diena un mēsls, kas jums nāk? Man arī nāk mēsls, jā. Tas ir uzvār mīgu minētājs. Nu jā. Varbūt jums ir jaunākais uzdevums. Kur ir? Vai dieniņi man arī, man tur pāris vārdi, neziņā. Nu, tā. Un man te palika. Tā, kas man te nebija? Man nebija automobīļa virsbūves tips, 6 burti horizontāli. Kur ir tas sedans? Vai, sedans, nu galīgi. Jā. Jā. Man tas mīlestības dievs, jā, 5 burti. Vertikāli. Nu, modi, nu tas taču pacēlums, nu kā? Vai, nu man tā atmiņa, man tāpēc tik daudz man ir tās aptiekas tajā salackarībā, jā. Jā, kas man vēl nebija? Smags, mīkst, metāls, 5 burti vertikāli. Ai, nu tās takš svins, nu vai man ir. Jā, svins, jā. Un pēdējais tas ir tāds pagrūtāks vārds. Lūpziežu augsts ar violetām lapām, horizontāli. Šitas tas pagrūtais bija, es šito nezināju. Nu labi, nu paminēsim, padomāsim, jā. Reklāmas pauze. Savas, turot
mīlas dāvas, bija par metru tejas krūzē, saucīties var ilgi, varbūt tur kāds kuģis kursē, varbūt ir zaļi vilki. Uzņem savā porcelānā, pin par metru teja gardā, paslāni pustas tērā, neparastā mīlestējā. Uzņem savā porcelānā, pin par metru teja gardā, paslāni pustas tērā, neparastā mīlestējā. Maiskīčai, mīļākais. Zināji, ka piena ceļā ir 400 biljonu zvaigžņu? Kurš es nevēlos zināt? Kāpēc neesi balītā? Un kāpēc tu neesi jau no Austrām biedrībā? Es biju, bet man nesūtīja uz ekspedīciju, tāpēc es aizgāju prom. Bet tev nebūtu bail nomirt tur vienam, tumsā un augstumā? Tur augšā? Nē, padomā, tā būtu vēsturiska nāve. Pirmais latvietis ceļā uz Vēnesi mirst! Es mirstu! Bet es nokritu uz Vēnesi! Nemaz nav bail nomirt? Nē, es katru dienu dzīvoju kā savu pēdējo. Es to izbaudu un kā man baidīties? It kā jau jā, bet man gan būtu bail mirt. Es tik maz esmu piedzīvojis, tik maz pieredzējusi. Drīkst izstāstīt man noslēpumu? Jā. Ieraugot cilvēku, es dzirdu mūziku. Ieraugot tevi, es dzirdēju varenas, taures, ovācijas, tādas skaņas. Paldies! Tā kā pētiķiem tad... Tu izklausies pēc cīņa, kas būtu vēl briesmīgāk kā nomirt, būtu normālai. Man ir apnicis darīt visu tā kā citi grib, tāpēc tas taču ir normāli. Es gribu lekt ar izplatni, gribu kliegt skolā un paklusēt mežā. Un aizbildinoties ar slikto stāvokli valstī, gribu nestrādāt. Es gribu braukt ar moci un kļūt par baikeri. Es negribu būt normāla. Un tu gribi kļūt par astronauti un lidot uz Mēnesi, uz Marsu, uz Jupiteru. Bet zini, tev ir tikai sapņi. Tikai sapņi? Tikai sapņi? Nē! Sapņi ir galvenais. Pasties, mēs esam jauni, mēs esam traki, un mums visa pilsēta ir pie kājām. Kas mums neiespējams? Stāst vēl, ko tu gribi? Es gribu lielu māju, tādu, ko tev tur, un daudz suņus, un daudz kucēnu. Es gribu uz Amazonas mūža mežiem.
Es gribu apceļot visu lielo pasauli un kļūt par aktrisu, filmēties Holivudas filmās. Un es gribu mīlošu vīru, bet viņam jāpatīk arī dzīvnieki. Jo man patīk seski. Bet stāsti, ko gribi tu? Es gribu lidot ar lidmašīnu. To lielo? Nē, ar to mazo reaktīvo. Tikai, es būšu ātrāks par visiem. Un es gribu būt kuģa kapteinis. Ja mēs tās liels kuģis un varena jūra. Un es gribu kļūt par roka zvaigzni. Reāli visu skatu izāpīt. Tur nav policija. Atkāpieties no jumta malas. Nedariet neko pārgalvīgi. Speciālisti jau ceļā. Jums kādas prasības. Mēs jums varam palīdzēt. Beigs ar mani? Kaut līdz mēnesim. Mēs negribam būt normāli!
esi sabojāta. Tā izskatās. Klau, es nopirku vietā tieši tādu pašu. Atšķiet savu telefonu, un kad jāsniedz fizikas eksāmenu. Jā, labi, tūlīt. Jā, labi. Paldies. Vēlreiz lūdzu atvainojumu. Tiekamies 6 pie grāmatu kioska. Varēs izvēlēties sev jaunu grāmatu. Tas bija ātri. Arturs, tā tad esmu tev grāmatu parādā. Neuztraucies par to grāmatu. Es jau to biju gandrīz pabeigusi, un šī jau bija 3. reize, kad to lasīju. Tādā gadījumā tu var izvēlēties ar kuru citu. Nu, labi, paskatīsim. Pagaidām. Varbūt šo? Nē, to es lasīšu. Nu, es zinu, klausies, ej un pastaigāties. Dzīvā cilvēkā tomēr ir daudz interesantāk klausīties nekā kodā klusā grāmatā. Tiešām nekā labā? Nu, nē, ejam. Lau, tu spēlē kādu mūzikas instrumentu? Jā, ģitāru. O, tu negribu spēlēt? Instrumenti? Nu, zini kā. Nopietni. Nu, vakarā tomēr arī viss šī vai. Nu, labi, kur tāpat nāmos ne. Es nezinu, kā man būt. Es nezinu, kā man būt. Pamosties rītā un doties Dievs zina kur. Bet tas maigums mani apbūr un tur. Tavs maigums mani apbūr un tur. Tavs maigums mani apbūr un tur. Kā viltīga čūska kāstīnas ap kaklu un tur. Ceļš ne sev atkal vēd nekur. Apsoli, apsoli man neko. Apsoli,
apsoli. Apsoli, apsoli, vēlreiz neko. Apsoli, apsoli, vēlreiz neko. Lai pliku nabagu dzeguze aizkūko. Un nevajag neko. Tu mana aizliegtā, tu mana neatļautā. Tu mana aizliegtā, tu mana neatļautā. Mīlestībā un sāpes pieņumiet. Smagiem soļiem kavējas projām. Apsoli, apsoli man neko. Apsoli, apsoli. Zini, tev labi sanāk. Paldies. Klau, es gribu zināt, tu mēģi dziedāt dušā? Jāatzīstas, jā. Jā, es jau tā domāju. Dušā parasti nāk labāk nekā uzstājoties uz skatu. Jā, protams, jau tā domāju. Kas vai tu tā nedari? Nu jā, es arī tā daru, bet zini, ja dušā būtu vairāk vietas, es labāk tur izvēlētos dejot. Vai tu no vienkāršāk dejot lietu? Ak, tā taču ir klišeja. Viss ir skaisti, līsti lietas. Es vispār brīnos, kā tām sievietēm var uzlikt tik labu make-up, ka tas lietu vienkārši nenotiek. Bet tev patīk dejot lietu? Nekad neesmu mēģinājis, bet vēlētos kādreiz pamēģināt. Nu nē, lietu nav jādejo, lietu jālaik kā pa peķiem, jāsvēra kā traka un jāizbauda tā lietus brīvība. Man noreiba galva. Zini, es uzskatu, ka deja ir šis nedaudz izsmalcinātāks. Tu gan esi viena interesanta būtne. Ak, man ir jāskrien. Pagaidi, vai mēs vēl tiksimies? Nu, protams, tu taču nenopirki man grāmatu.
vai tiešām tas tā arī beidzās? Vai viņi tā arī nekad vairs nesatikās? Paldies visiem, kas skatījāties, bet svarīgāk, man liekas, ir pateikt tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja tapt šim priekšlikumam. Pirmkārt, tā ir Ieva, bez kuras lielās apņēmības strādāt un darīt, un bez viņas mīlestības turpret klasi, radot, rakstot, strādājot, mudinot, reizēm arī dusmojoties un ļaustoties, šis priekšlikums nebūtu tapis. Klases puišiem, kuri bija atbildīgi par dekorāciju veidošanu un bez kur palīdzības nebūtu radīta priekšlikumam nepieciešama atmosfēra. Tiem cilvēkiem, kas bija atbildīgi mūsu priekšlikumā par mūzikas un skaņas un gaismu likšanu. Mūsu jaukajiem, mīļajiem vecākiem par rūpēm, mīlestību un atbalstu gan garīgu, gan finansiālu. Un mūsu klases audzinātājai Ingai Bulai, kur nāca uz katru mēģinājumu gan rītos, gan vakaros, neļaudam nevienam slinkot. Un nāca arī savā dzimšanas dienā uz skolu mums. Paldies! Jums galvenie varoņi mums šī ir, ja? Tātad, bet vēl es gribētu pateikties skolotājai Baibai Rudzītei par pēdējā brīža padomu, ja, ļoti vērtīgo, un arī skolotājam Laurim Ogam, kas iemūžināja mums tik būtiskos mirkļus. Paldies!